es tagad apstāšos šeit un teikšu visiem pilnīgi oficiāli labvakar 7. Vidzemes stāstnieku festivālā, kuru mēs veiksmīgi šodien atklājām Valmieras integrētajā bibliotēkā. Un patiesībā es izgāju cauri Vedenbauma ekspozīcijai, jo nākot ciemos pie Vedenbauma, nevar neieiet pie Vedenbauma. Un ziniet, ko viņš man teica? Nu, viņš teica tā, vai karš būs ar vāciešiem Krieviem, to atļauju citiem es spriest. Un ziedoju jautrības dieviem, nav bēdas, kas spētu man spiest. No rīta līdz vakaram vēlam, kad nogrimst saules rats, es kalpoju gambrinam cēlam un dievībai līdzinos pats. Mana ķeze ir tā, ka es nezinu, kas ir gambrins. Viņš bija, man liekas, alus dievs, vai tik nebija? Alus dievs. Nu, nu, tad jau tā teikt, Valmiera mums ir sponsors, viss ir pilnīgi pareizi. Un līdz ar to, tā kā mēs esam ciemos pie dzejnieka. Un jebkurš pasākums kļūst aizvien vērtīgāks, ja mums ir kāds ārzemju ciemiņš, to taču jūs visi labi ziniet. Tamdēļ es došu vārdu Jākam, kurš ir viens kārtīgs igaunis. Un, ziniet, es biju pirms apmēram nedēļas Somijā uz vienu konferenci, kur es prezentēju to stāstu pasākumu, ko mēs kopā ar Agitu un Agritu pagājušajā gadā darinājām Valmieras novadā. Un tur es satiku vienu igauņu kolēģi, kura man laipni stāstīja. Es viņai stāstīju par to, ka mums ir stāstnieku konkurss teica valodiņu, un ja tur 3 reizes pēc kārtas izcīna augstāko novērtējumu, tad var kļūt par stāstnieku ķēniņu. Viņas man pastījās un teica tā, nē, nu mums Igaunijā ir tikai stāstu karaliene, un tā ir Pirete. Es teicu, Pirete es pazīstu, es zinu, kas ir Pirete, viss kārtībā. Nē, ķēniņu mums nav neviena, bet mums ir stāstnieku tēvs, un tas ir Jānis. No hea küll. No. Sa ju pidid läti keeles ka lugema. No ma pean, aga võib-olla äkki sa siiski tõlgid mõne asja, jah. Et... See hakkab sealt kukkuma, ta võib kukkuda, sest tuul tagant tuleb. Ja, veespuus no see. Et minu muinasjutud on täna siis luuletuste näol. Manas pasakas šovakar būs dzejoļu veidā. Sa ära üldse minult päri, kust mu muinasjutud pärit? Pärimust ma ikka kandnud südames ja veres. Seepärast sõber olen igas Läti peres. Nu, apmēram dzejoļu saturs ir tāds. Tu nemaz nejautā, no kurienes nāk mani stāsti un pasakas. Jo tas mantojums man ir, to es nesu sev sirdī un dvēselē, un tāpēc es esmu draugs katrā latviešu ģimenē. Sul juttu vestes vaatan silma sisse ja minu hing poeb sinu olemisse. Meil mõtteis ühtselt hakkab helisema see vana lugu, mida vestis esiema. Un, kad es stāstu, es ieskatos tev dziļi acīs, un tad dvēselē sāk skanēt tie senie stāsti mums abiem kopā, ko mums stāstīja senmācis. Ja kuna me oleme siin Weidenbaumsi aida ees, un tā kā mēs te esam pie Weidenbauma klētiņas, siis ma pidin ka Weidenbaumsist midagi kirjutama. Un tad, gribot, negribot, es kaut ko uzrakstīju par Weidenbaumu. Liivimaa mehed, Peterson ja Weidenbaums, mõlemad käisid Tartu ja Läti vahet jalgsi ja luuletades. Volmari taga Tuule kõrtsis kirjutas Kristjan Jaak laulu Emajõe kaldal
vabaks sai südame Eduards. Astusid peos kepp tuulte ja tormide käes, lõhkesid kopsud, aga meile jäid värsid täis tuuli, kuud ja luiki. Now this translation will read Ruta. Oh, who translated? Aha, labi, tulkojums. Vidzemes vīri, Petersons un Veidenbaums. Abi gāja no Tērbatas uz Latviju, kājām un dzejodami. Aiz Valmieras, vēja krogā, Kristians Jāks uzrakstīja dziesmu. Mētras krastā, sirds kļuva brīva Eduardam. Soļoja spieķi rokā, vējos un vētrās, saplīsa plaušas, bet palika vārsmas, pilnas vēju, mēnesis un gulbju. Minu Läti on Imantse klappkontsiems ja Bridži sõbrad mängimas tulikuumas paviljonis keskööni. Minu Läti on aprilli vimmad väntal, kuldiga siivsub huntis ja muinasjutud suitseva lõkke ääres. Minu Läti on ruutatasane telge, aiskraukle nõiad ja Eesti muinasjutud taugava vetekohas. Minu Läti on Toomkiriku oreli akordid Riias ja Siguldarip raudtee koos jalutuskepiga. Maana Latvia. Translated Ruta Karma. Maana Latvia ir imants un klappkontsiems. Rīža draugis spēlējot varan karstā paviljonā līdz pusnakti. Maana Latvia ir aprilja vimvas vänta, kuldiga zivsub, kuntis un pasakas pie dumaina ugunskuura. Maana Latvia ruutasarāmais tulkojums, aizkrauklis raganas un igaunjūt pasakas Daugavas šaukuņa. Maana Latvia ir doma ērģeļu akordi Rīga un Siguldas vagoniņš kopā ar spieķi. Veerevad muinasjutud ja lood, nendesse oma hinge sa kood. Natuke nukrust ja natuke taipu, tiksuvaid kelli ja lendavaid vaipu, sarviku võitmist ja lindude keelt, printsessi armastust, leplikku meelt, lahedaid rändureid, lohede tuld, jutulõng kerib sees tarkuste kuld. Nu, Jāks stāstīja, tas bija ļoti skaists dzejols par pasakām, bet es to uzreiz nevaru no galvas atcerēties. Viņš jau to ne pirmo reizi lasa priekšā. Bet nu, tas ir dzejols par pasakām, kā cik skaists ir pasakas un kas tur viss ir iekšā, kāda brīnuma. Un rita pasaku kamoliņš un iekšā tur ir zelts. Üks luuletus on mul veel, selle ma kirjutasin kuskil 10 aastat tagasi, kui Pärnu naisselts kutsus mind rääkima looma muinasjutte jahihonni. Vienu dzejoli, luuletuse kirjutasid? Jah. Vienu dzejolis vēl uzrakstīja pirms kādiem 10 gadiem, kad Pērnaus sieviešu biedrība man uzaicināja uz mednieku būdu stāstīt kaut ko, jā. Ja seal oli peale minu oli siis paar jahimeest, kes rääkisid jahijutte veel. Nu, un tad vēl bez tam, bez manis bija daži mednieki, kas stāstīja mednieku stāstas. Lõuka jahijonni tipust tõuseb otsejoones suits. Lastud jahimehe vibust, lõkke ümber jutuluits, sääsed sissepääsu juures aplalt tropis sammuvad, karud lepavõsas luures lehma häälel ammuvad.
Nu, jā, vārdu sakot, ka ir tur tā mednieku būdiņā, kad no viņas ceļas dūmi, un tad mednieki tur tēmē, un tur kaut kur apkārt ir zvēri, un mums brūk virsū, negausīgi brūk virsū odi. Un kaut kur apkārtnē mauj govis. Lugu lummab naiste hingi, liha tulel säriseb, ilves kargab ponnis ringi, mõnel kleiti käriseb, metsal sajarahva tarkus, muinasjutud, jahilood, pöidla naha mustriks parku, pärimuste salakood. Nu, tur tā vārdu sakot, arī tur notiek viss tā stāstīšana, viss kaut kas, un tad beigās tas pasaku slepenais kods, tas jau ieēdas īkšķa ādā. Ja ma tahtsin lugeda siis ka kontratõlgitud minu meelest 2 ilusat luuletust Eduard Sveidenbaumsi omad eesti keeles. Un Jāks nolasīs igauņu valodā 2 skaistus Eduarda Veidenbauma dzejoļus kontrastulkojumā, ļoti labi attulkojumā. Kui luiged, valged pilved mööduvad, saaksid vaid mu kaasa viia nad nii kaugele, kus talve polegi, kus jäävalt õitseb roos, ei koolegi. Miks asjata lootust, küll tulvil on rind, kord lootuskiir mädaneb maapõue tülkas, ei päikese maa oota, surelik sind. Pead elama pisaraist vettinud mülkas, kus ahela kolin ja kirveste kulg ei vaibu ja näljaste orjade ulg, kus toores jõud üle käib nõrgema tõest. Verd higigus voolab, kõik päevad kui jõest. Pazināt, kas pa dzīvolu? Nē. Jā, kā gulda balta padebeši iet, jā. Ja teine luuletus siis jõgi pärnapuude vilus, piibelehest lõhnab hein. Leia vaikne hetk, nii ilus, sinna tõtta kaasas vein. Astun äkki neide manu, kel on musutamisjanu, kumbki neiu kaasa viia ja ka lüürad muidugi. Juba kuulen mesist viisi, veinist niiske huulte pind. Mõtted viivad paradiisi, armastusest hõljub rind. Nu, šis nebija tik populārs dzejols, bet es pačukstēšu, ka to ir komponējis Juris Kulakovs. Pēdējā rinda ļoti raksturīga. Nu, es nolasīšu, ja? Jā. Upes malu liepa sēnum, zālēs maržo kreimenis. Laiku ievērodams lēno, sārto vīnu turpunes. Neaizmirsti daļās nāras, kas uz bučošanu kāras, abas divas līdzived, arī līras nepamet. Es jau dzirdu skaņas saldās, sārto vīnu lūpas sūts, paradīzē domas maldās, mīlestībā viļņo krūts. Lūk, un tagad mēs esam uz tādas ļoti dzejiškas nots, un patiesībā vienmēr ir tā, ka, lai tiktu no ikdienas situācijas svētku situācijā, mēs vienmēr tā kā saucam muzikantu, jo viņam ir tas tiešais vats. Un Agritai šoreiz ir īpašs tiešais vats, jo viņa dziedās ar Veidenbauma dzeju. Agrita saka, lūdzu, vai tu pats atcerēji? Vai tev kāds palīdzēja? Ir arī dažas manis atcerētas, bet, protams, es nevarēju iztikt arī bez Juri Kulakova. Es nevarēju bez Ivari Vīgnera iztikt, ja? Jo, neesmu tik jaudīgs cilvēks. Vēl es ļoti gribēju iemācīties, kā gulbi, balti, padebeši, iet Marģera Zariņa mūzika. Bet tur vajag klavieres un tur vajag tādu darbu, kas tiešām vismaz
man liekas, 3 mēnešus prasīs, lai to iemācītos tā, bet es to ļoti vēlos iemācīties šo Bet tas tev vēl priekšā. Tas man vēl priekšā, Šis jā. prieciņš tev vēl priekšā. Jā, Un jā. tagad mēs mēģinam tā, kāds pāris dziesmas, un tad atkal kādu stāstu, un Jā. tad atkal mēs kaut kā tā ritmiski šeit dzīvojam. Labi. Ja? Labi, tagad vārds Ag. Tā kā es nāku no pilsētas ar nosaukumu Rūjiena, kas nav tikai saldējuma galvaspilsēta. Tā ir absolūti īpaša pilsēta arī Veidenbauma dzīvē. Jo izrādās, ka tieši Rūjienā dzīvoja Veidenbauma mīļotā meitene. Tad tās skaistās, gaišās sajūtas, kad viņš ierauga, ai, cik skaista ir pasaule, un saklausa putnus, un garā ziema ir galā, un viņš tūlīt satiks arī savu meiteni, kurai Rūjienas skudrītes kapos ir arī pat piemineklis. Es domāju, ka mēs esam pārāk maz pievērsuši šīm faktam vērību, jo dzejas dienās Rūjienā vajadzētu skanīt arī Veidenbauma. Arī tas ir. Bet sāksim ar Ivaru Vīgneru dziesmu no izrādes Meldera meitiņa. Jo jūs arī taču zināsiet vismaz dažas vārdas. Jau ziediem rotātas pļavas. Jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmām viļņojas gaiss. Gaišs zaļums ats kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais. Gaišs zaļums ats kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais. Un saule tik mīļi, tik spoži, pie skaidrā zilumā mirdz. Un lapoti meži tik koši, un līksmi pukš cilvēkam sirds. Un lapoti meži tik koši, un līksmi pukš cilvēkam sirds. No putekļiem ārā, no dūmiem, mūs ziedošais pavasars sauc. Gards bēdām un sirdsdēstiem drūmiem, vēl pasaulē prieku ir daudz. Gals bēdām un sirdsdēstiem drūmiem, jau pasaulē prieku ir daudz. Un gatavojoties šodienai, es arī tā palasīju par to, cik daudz Veidenbauma dziesmām, Veidenbauma dzejoļiem ir komponēta mūzika. Nu, izrādās, ka viens no bagātākajiem tieši ar melodijām ir Veidenbauma salīdzinoši nelielais dzejoļu klāsts. Ja? Un labāk es neminēšu skaitļus, jo skaitļu daudz var stiprā pusi, bet kā gulbi balti padebeši iet, nu, vismaz 8 autori, vismaz. Ja? Jā, tā. Tagad iedomājieties, nevis kā es dziedu, jā, bet kā Veidenbaums dzied, kā vīrietis. Nu, vārdi, viņš ir vīrietis, vai neko, es nevaru izkāpt no amploa, bet noskaņa. Sniegs no laukiem projām steidzās, pļavas zaļo upes plūst, kam vairs ziemas darbi veicās, kad jau ziemas ledus lūst. Laiks nu ir pa puķu lejām, sārtas rozes pušķos plūk, laiks no meitu daļām sejām, debes saldo medu sūk. Lakstīgās, mēnes naktī krāšņi dzied, raupie klusi
visās upes malās. Meitenes klausītāmies, ņem man klāti daļākajā, skūpstoties mums ausīs rīts, zvaigznēm sektā debesu mājā, mīlestībai košais brīds, košais brīds, košais brīds, košais brīds. Lūk, jau sēžam apkampušies, karsti puks pie krūtīm krūts, saldu sapņos gremdējušies, aizmirst dzīves liktenis grūts. Lakstīgala ievas zaros dzied un žēli skan taipals, austrums saks jau debes malos, pienāk saldiem sapņiem gals, sapņiem gals, sapņiem gals, sapņiem gals. Sniegs no laukiem projām steidzas, ļava zaļo upes plūs. Labi. Tā, tagad viņās Agrita ir dziedājusi, tagad mēs jau esam tā teikt, vismaz 20 centimetrus virs zemes. Un man ir tāda brīnišķīga kolēģi kā Margita, viņa ir fantastiska smiekla. Un viņa ir mans ideāls tajos jautājumos, ka tajā mirklī, kad kaut kas ir jāizdara, viņa pasmējās, un visi apkārt esošie vīrieši skrien un dara. Es nekad tā nemāku. Es viņu par to apskaužu. Margita, nāc stāst, kā tev tas izdodās. Tas izdodās ļoti nopietni. Tas patiesībā varbūt ir tāds pretmets man no tēva puses, kas bija ļoti nopietni cilvēki. Un tagad mēs te tā pacēlušies tā gaisā virs zemes un tāda romantika un tik skaisti un jauki. Nē, mīļie, pats galvenais ir nauda. Jūs te dziedat un veide mauci pilnīgi kļūdījies. Jo visas senās steikas Mores apkārtnē stāsta par naudu, par naudas akmeņiem. Un tur ir tik daudz to akmeņu. Bet vislabākais, ka tur netālu pie Sudaspurva var satikt naudas devēju. Vai tu man tur aizvedīsi? Kad jāiet? Naudas devēju. Un to stāstīja manam tēvam viņa vecmāmiņa. Tas bija senos laikos, tur pie Sudaspurva kalna vaizuļiem saimniekiem bijusi liela pļava. Nu, kāds kalna vaizuļu strādnieks gājis, tur pļaut sienu, sapļāvis, saule riet, skaists vakars, nu gandrīz jau uz tādu pusi. Bet iet tā kā romantiski domādams, viss jau skaisti un labi, bet tā kā naudas vajadzētu. Viss būtu tik labi, bet tā to naudu vajag. Un te skatās pa taciņu nāk pretī tāds diezgan laba izskata vīrs ar tādu kā portfeli rokā. Bet tā viņš tā grozīdamies iet un skatās, tā kā tāda asta tā kā pakaļpusē. Bet nu nekas, tīri laipns. Nu, ko tad cilvēki tu tā domā? Ah, kaut naudas mazliet vairāk būtu. Es varu tev palīdzēt. Man tepat ir, ņem to naudu. Bet cik tad tev vajadzētu? Nu, 3 siekus. Nu, skatās.
ir gan tai portfelī, kā ņem, tā arvien vairāk. Un dabūt tos 3 siekus. Bet noruna tāda, ka pēc 3 gadi jāiet uz Pulauru dambi un jāsauc Īdam Ādam parādies. Nu, paiet 3 gadi, tas vīrs to naudu veiksmīgi ieguldīs, dabūjis atpakaļ un nesīs atdot. Iet pa Pulauru dambi, skatās priekšā tāda, tā kā tāda pils, tā kā tāda māja, tā nevar saprast. Viņš pieiet pie tās mājas un sauc Īdam Ādam parādies! Īdam Ādam parādies! Īdam Ādam parādies! Atveras tāds mazs lodziņš, pašā augšā pie jumta un izskaras tāda tā kā galva, tā kā raganas galva un saka, ko tu labais cilvēki te klaigā? Īdam Ādamu jau pirms gada debesu dundurs nodzēla uz Pulauru damba. Tas ir zibeks. Un tā kalna vaizuļu strādnieks kļuvis bagāts, ar visiem 3 siekiem naudas devies tālāk pasaulē laimi meklēt. Tā viņš staigā vēl šodien, vai ne? Tā viņš staigā vēl šodien, jā. Vai vēl kāda nauda der? Pagaidi, tā nauda pēc tam. Ja? Tagad šajā mirklī, es domāju, tas ir labs stāsts. Vīrietis ar 3 siekiem naudas staigā. Norman, nāc, tu arī daudz staigā. Es nezinu, cik tev tās naudas ir, bet, nu, gan jau tev arī kaut kas ir azot. Man uzķēra asociācija tur tas par to lodziņu augšā. Gadījums ir dzīves, izrādās nauda arī nav galvenais. Kādreiz nauda ir, bet tu paēst nevari. Francija mazs ciematiņš, mēs tur tāds bariņš pēdējo vakaru, un tagad, nu, tak visi kopā aiziesim paēst, ja? Ieejam restorānā slēgtais vakars kādam dzimšanas dienu. Aiziet piceri rinda pa durīm ārā, es tur, nu, neies visu vakaru stāvēt. Es saku, pagaid, es vēl vienā vietā redzēju, ka ārā bija tie krēsli un ielēkšā liels galds, un tur noteikti mēs paēdīsim. Mēs tagad visai manā pavadībā aizjām uz turien, es grabinos gar durīm, taisni, kā jūs stāst, augšā attaisās tās lodziņš, un liela izbrīna godīgā angļu valodā. Man jautā, ko es vēlos. Es saku, vai es varētu paēst? Viņa tā paskatās. Nu, ja tu patiesi esi izsalcis, es paēdināšu, bet te ir privāta māja, restorāns te nav. Tā visu vēl ilgi stāstīja, kā Normans stāgā ēdienu, klačodams pa Franciju. Bet pa tādiem īststāstiņiem te Vidzemes pusē mani vecāki, vecvecāki un noteikti viņu vecvecāki bijuši no Vidzemes puses, un ir tādi vairāk īststāstiņi, kuru es vienu jau te atļāvos izstāstīt man vecam tēvam. Ne vecam tēvam pašam, viņam skolas biedrs, bet viņa klases biedram sola biedrs ir bijis Igaunis. Un viņi satikušies pēc ilgāka laika klases salidojumā, bet tas Igaunis ir dzīvojis atpakaļ Igaunijā, un, kā zināms, Igauņi balsīgos burtus īsti neizrunā. Un toreiz viņi bijuši sola biedri, un tas Igauņu puisis saka, toreiz tu man biji sola piedrs, bet tagad tu man esi portfeli piedrs, jo viņi abi juristi. Tad man vecā tēva brālis bija Svaren Ņipers onkuls, un kaut kur pēc kara dabūjuši staigāt no kāda darba vai kur pa tumšu meža ceļu, rudens tumšs. Viņš tagad nāk viens pats skatās pretī stāv uz ceļa viens. Viņš domā, pasauli pilna burlakiem, šitais noteikti laupīs. Viņš teica, pirmais viņš man prasīs uzpīpot, un kamēr es tur tās špickas, 2 leks no krūmiem ārā, un tie man dos pa galvu un atņem smaku vai ko tur. Arī pa naudu, ne? Un viņš tagad pienāk, tas saka, vai tu vari iedot uzpīpot? Viņš saka, tā, nu ir skaidrs. Viņš tagad to pīpot dod, bet tā galva iet tur, viņš skatās. Viņš saka, neviens virsū nelec, tam ir iedevis uzpīpot, viņš uzmanīgi attālinās no viņa, iet tālāk, iet pa ceļu, labi, ka tā.
pulkstens nav uz rokas. Viņš domā, kamēr es tur riņķī lorēju, tas ir pulksteni noņēmis. Šitie burleki meža vidū. Es skrienu viņam pakaļ, pa krāgu, pulksteni atdod draņķi. Tas no atdod to pulksteni, es iebāšu kabatā, pa visu to tums aizēju mājā, apsēžos sievu, iedod zupēs, es stāstu, vai ne? Saku, pasties, kā pilns meža burlekiem, vai ne? Ņem pulksteni no cilvēka, viņi saka, es nezinu, kas tev tur mežā, bet tavs pulkstens uz kumodas. Nu, laižam nākamo un tad brīžam. Sarunājam. Nu tad ar tiem pulksteņiem, ja? Init, kā tev ir ar pulksteni? Tev bija tā doma, ka tu kaut kādas pulksteņos kaut kur gribi doties, ja? Init, mums ir brīnišķīga, tā teikt, stāstnieku ķēniņien. Es vairs neatceros, kurā gadā, bet tad tev bija gara gandrīz tāda pati kā tagad. Tad tev nebija bērnu. Nu, būtu nepieklājīgi. Vai ne? Nu jā, bet stāstīt toreiz arī diezgan labs gabals. Man tagad jāpāriet no tā briesmīgā humora uz kaut ko nopietnu, jo es satamborēju vienu domu gabalu. Bet iesākumā iesildoties un pārējot, es esmu no Zemgales un visas vietas, kurās es esmu dzīvojis, ir ar savu svarīgu un vēstošu nosaukumu, un man tas jau no bērna kājas ir licies svarīgi zināt un saprast, kā mani sauc, kā sauc mājas, kā sauc vietu. Nu, piemēram, Vilce, Svēte, Ūziņi, Pļaviņa, Zaļenieki, Lutarti, kaut kas tāds liels un nozīmīgs, un es arī dzīvoju kādu brīdi Jelgavā. Pirms es pārcēlos uz Vidzemi, es arī tur biju. Un Jelgavā bija tāds gadījums par vārdiem. To mums stāstīja kāds policists vārdā X, kurš nakts laikā saņem izsaukumu uz dežūru. Tātad viņam ir dežūra un viņam ir izsaukums uz Vecpilsētas rajoniņu. Jelgavā viņš ir ļoti liels, kā jūs saprotat. Kāvušies čigāni, nodedzinājuši māju un viss jārisina. Un tas galvenais ir pamatīgi piedzēries, un tas otrs viņu stutē, un tas policists raksta protokolu un saka, vārds uzvārds. Pusruksis. Vārds uzvārds. Pusruksis. Vārds un uzvārds. Un tas otrs, kas stutē, pusts ruksis. Bet tad vēlāk es no tās Jelgavas pārcēlos uz Vidzemi un tagad tā nopietnā daļa. Jo no vienas puses es esmu mācījusies skolā un augstskolā, un man ir gan mācīts, gan arī es jau jums teicu, ka tas man ir ļoti svarīgi zināt savu vārdu, savu vietu, savu laiku, to, kas ir bijis, un būvēt arī to, kas būs. Bet es pastāstīšu stāstuņu par otru pusi, no citas puses. Tagad dzīvoju Vidzemē, tepat netālu, Drustu pagastā, tā, ka brauc, tad aizbrauc. Un vienu reizi mani vecāki atveda uz manu lielo māju, uz Muižu, šādas tādas mēbelītes no mūsu mājām, kuras kādreiz dzīvoju. Dažas no viņām ir ļoti vērtīgas, un dažas no viņām mans tēvs atveda malkai. Bet viena no tādām, tāda pavisam sagrabējusi, tāds, nevar īsti teikt, vai nakts skapīts, vai tāds kādreiz vecākos laikos cilvēki virtuvēs izmantojuši. Nu, to tēvs malkai man atvedis. Es atceros, ka mans brālis kādreiz tur riteņiem zobratus glabāja, un tad vēl mums tur bija mazs smirģels pielikts klāt, pieskrūvēts. Nožēlojam mēbelīti. Un viņa stāv mums stumšā gaitenī. Un tad vienu dienu, runājot par naudu, es redzu, ka pa brīvu ir koka restaurācijas kursi Cēsīs. Ziemas laikā, es domāju, pa brīvu. Un tur tai skolā, tur ir labi apstākļi, darbnīca, apkure, 4 stundas, man neviens nerausta, eju uz kursiem.
Un arī es jau neiešu restaurēt kaut kādu pakaramo labā stāvoklī. Es izvēlos no mājas vissliktāko mēbeli, to skapīni. Aizbraucam, un skolotājs saka, restaurācijas kursu skolotājs. Daudz darba būs, bet kaut ko jau izdarīsim. Labi, es kursus sāku godīgi iet, bet pēc tam ir viens pasākums, otrs pasākums, trešais pasākums un kādas 3 reizes neesmu klāt. Sazinos ar skolotāju un viņš saka, mani skolas zēni palīdzēs tur tur bezdelīgi, kā to stiprinājumu sauc, bezdelīgs aste. To iztaisīs tev tik vajadzēs tur ielīmēt pareizi iekšā un tā. Labi, es atnāku pēc 3 nedēļām uz skolu, mans skapīts kā jauns. Iepriekš es biju smalki un uzmanīgi no durtiņām skrāpējis nost krāsu un pamanījusi 3 gada skaitļus. Tie bija 20. gadsimta sākuma skaitļi. Es tos pārrakstīju blociņā, piezvanīju mammai, no kuras puses nāk tas skapīts. Un viņa sprieda, jā, tas 1. gads varētu būt bijis tas, kurā gadā Mildas tante apprecējās, tas 2. gads, kad viņai nomira bērns, tas 3. gads varētu būt, kad viņai nomira 1. vīrs vai varbūt 2. vīrs. Un varbūt tas 1. gads ir nevis, kad viņa apprecēs, bet laikam, kad tas vēl viens bērns nomira. Var sakot, traģēdija pēc traģēdijas tikai 3 gada skaitļos. Un es saprotu, ka restaurācijas kursos šis gada skaitlis 1, 2, 3 tiks saglabāts, jo tā ir restaurācija. Un kā jūs domājat, ko skolas puiši bija izdarījuši ar manu skapīšu durvīm? Viss patīro nost. Un ziniet, man tā kā vieglāk kopš tās dienas ir palicis. Tas ir svarīgi, bet tas ir prom. Jā. Un tad es domāju tā, pēc 1. rindiņas vēl pasaulē prieku ir daudz. Lai tad arī nodzies tas, kam jānodzies. Un ja vajag, lai to dara skolas puikas. Paldies! Agrita ir dziesma uz šitu. Uz šito modu. Tu drīksti. Tā kā viņi taisās ātri projām. Es ar visām veltēm uzreiz paaizmuguri. Tu paaizmuguri, naudas nav, bet tūtīts visiem ir. Tas ir. Bet Agrita ir dziesma uz šito. Jā. Es jau 7 gadus esmu tikai logopēda. Kādreiz es biju latviešu valodas skolotāja. Un kādreiz es arī pa sapņiem domāju, ja man kāds piezvanītu un pateikt kaut ko par divdabu teicienu, lai es pastāstu, es varētu arī nākt citu izdarīt. Bet attiecībā uz logopēdiju tur ir tik daudz mistikas, jo tā nav mūža profesija, tā ir beidzamo gadu. Un ir viena skaņa, kuru izrādās nemaz tik vienkārši nav izrunāta. Vajag spicu mēles galu, nederēs plakanais, citādi skanēs tā vecmodīga, kādreiz aktieri runāja, ja tādiem jā, bet mums vajag spicu mēles galiņa augšā. La 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 la. Viņš no augstāk paņemsim. Un vēl visu augstāk. Jūs man palīdzēsiet tieši sākumiņā. La 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 la. Niknas vētras dzīvē posta draud, kad skumjās dvēsle baiļojas un raud, kad laimes gaišie brīži zūd un nīrst, kad cerības kā rudens lapas birst, tad cilvēks iedomā, cik īsais brīdis ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis. Tad cilvēks iedomā, cik īsais brīdis ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis. Kā zemes plašums zvaigžņu lielos baros, ir mazais puteklītis saules staros, un augstāk celts var iznīcības niekiem. Tavs gars mūs brīvs no dzīves bēdām priekiem. Tad cilvēks iedomā, cik īsais brīdis ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis.
cilvēks iedomā, cik īsais brīdis, ir laiku mūžībā tos dzīves strīdis. Tas mazais dzīves tītiņš ir skaisti jānodzīvo. Pārējiem tālāk. Eleganti. Mums ļoti labi sanāk. Un tagadiņās man liekas, ka Ināra ir īstajā vietā, tā teikt, jo viņa vienmēr, tā teikt, uz la, reaģē, tā teikt, ar savu, tā teikt, skaņu. Tā kā Ināra, tā vietiņa saulītais šobrīd ir tavējā. Vai, paldies. Priekšu drusku Ināra. Jā, lai skan labāk, lai skan Ak, tā. Saulītē būtu. Labi. Māriņa teica par prieku. Jā. Nu, man jau tie prieki no bērnības līdz pat šai dienai. Tiešām. Un pirmo, ko es gribu veltīt tiem pašiem maziņiem, vienu pantiņu. Priecīgs taurenītis dejo, katru dienu apkārt klejo. Priecīgs taurenītis dejo, katru dienu apkārt klejo. Katru ziedu maigi glāsta, tam par vasariņu stāsta. Katru zienu maigi glāsta, tam par vasariņu stāsta. Jautra taurenītim daba, katra diena viņam laba. Jautra taurenītim daba, katra diena viņam laba. Kad vien saules poži zvīļo, ziedi taurenīti mīļo. Kad vien saules poži zvīļo, ziedi taurenīti mīļo. Un tad atrod tādu bērnības stāstu. Es dzīvoju Gulbenē, jau visi zina, ka es meitenes no Gulbenes. Bet, pasaulē man ir izdzinusi gan mācīties šito čigānu valodu, Kraku Māre Jelgavas pāre. Mums tāds vecs čigans bija Maksas. Un es viņam vienmēr biju draudzene maziņā, kā biju 4 gadi jāstāv pēc kaulu rindā, pēc gaļām un kur tur. Un ienāk tagad tas čigains, mēs rinda liela, taču visi gaida dārs, tas būs un kas taču padomu laikā 50 gadi nav joki. Un es jau viņam tā klāt pieķērusies un skatos un, mītiņa, ko? Un tagad viņš prasa pārdevējam Kalniņam. Kalniņa kungs, cik tad maksā tā zilā žagata tai stikla zārkā? Tas saka, kāds stikla zārks, tas taču ir mana lete. Un tās filcis, kas tev tur pakārt, cik tad tie filči maksā? Izrādās, šitie teļa kājas ar tam. Un tā viņš man vienmēr paceļ un sabučo, oi meitiņa, bet ko viņš vēl izdarīja? Tad, kad bija tas likums, ka mums nebija tie sviesti,
Un tā maizīte grūti dabūt, apsmērēt. Jā, viņš nopērk ķieģelīti, aiziet pie partijas pirmā sekretāra un saka tā. Nu, kungs, aizsūti uz to kubu, to maizi, lai man ar to sviestu apsmērīt. Un tad bērniņi, jā. Tad nevar. Nu, un tad mana prieks un laime, kur bija. Mana mamma strādāja bērndārzā. Viņa vienmēr tāda, nu, kā jau pedagogs, stingra un ar tvērienu un Ināra jāklausa ik uz minūti. Bet man kaimiņos ir tāda mīļa tante. Viņa ir liels tāda vanna, koka kubuls tāds, un tad es vienmēr viņa man sasildīja uz blīdz to ūdeni un ieliek mani tai vannā un izpeldina un tā. Nu, un es neko te mammai neteikdama. Tēvs strādāja Grosā, viņam bija naktī jādežūrē pie radio, nu, ieslēgšanas, izslēgšanas. Nu, un es palieku pie čuču mammas, es tā viņu bija iesaukusi, jo viņa man ieliek baltā gultiņa tā. Nu, arī tā, viņa ies gotiņam pēc zāles tur uz kaimiņu pusi. Un es viņai līdz tā tralavā, tik laimīga un tā tīra un balta un rīts un puķes visapkārt kā jau graumalā zied un tik laba vasariņa un pēkšņi dzirdu no tvotu vāra malas gar manu māju ejot. Ak tā! Tu pa naktīm daudzies apkārt, man ne vārda nesaki, un tagad vesela bunte žagaru viņai rokā, un nu viņa skries man pakaļ. Es laimīgi atceros no tās čušu mammas prom pie tēva uz Krosu aizskrienu, viņš mani ļoti pažēloja vienmēr un mīlēja. Un tā mēs abi divi pēcpusdien, ka viņam dežūra beidzās, man lielākais prieks bija ierasties mājās. Kur ir Sanda paslēpusies? Sanda, kur tu slēpies? Kad tev tā teikt ar žagaru nāk virsū, nāc izstāstīt. Es nebiju paredzējis. Tu nebiju paredzējis stāstīt? Nu labi. Žagarus paredz. Jā, nu es patiesībā laikam savā bērnībā piedzīvoju tā kā žagaru norietu, bet dažkārt padraudēju gan ar tiem žagariem, jā. Bet jā, es gribēju pastāstīt par cilvēku, kurš ir atstājis diezgan dziļu nospiedumu arī manā dzīvē, manā iepriekšējā dzīvē, jo es esmu pārcēlusies no būšanas vēsturniecei un ar arheoloģiju saistītai par būšanu skolotājai un klausoties skolēnu muļķības un dažādus prieciņus. Un man palaimējās satikt arheologu Jāni Apalu, kurš arī prata vienmēr uz tādiem žagaru situācijām vai tām situācijām, kur ļoti neveikli sanāk, tā kā pasmieties un papriecāties. Un tad, kad es kā jauna studente sāku strādāt Āraišu Ezerpilī, tad viņš uzņēmās to skolotāju lomu. Un viņš nolēma, ka katrā brīvā brīdī, kad man nav jāvada pilnīgi neviena ekskursija, man ir mašīna, lecam iekšā, viņš paņem savus pieķi, un viņš vedīs man rādīt dažādas arheoloģiskas vietas. Bet kā jau arheoloģiskas vietas, kas slēpja naudas un dārgumus no seniem laikiem, kas ir mērām vairākos 100 gadu, viņas mēdz būt aizaugušas, mēdz vest stāvos kalnos, un tad, lai nebūtu tā, ka šis te vīrs, kuram ir pietiekami liela pašcieņa, lai viņam nebūtu jaunai studentei jāprasa lūdzu iedod rociņu, viņš mēdz teikt,
man šeit būs vajadzīga zinātniski tehniskā palīdzība. Tad nu mēs rāpāmies kalnā. Un kādā citā reizē atkal gadījās tā, ka viņš bija aizrāvies pie zupas vārīšanas. Viņam patika gatavot zupas ļoti, un viņš griež visas sastāvdaļas un aizrāvies stāsta. Un vīrs ar brillēm vienā brīdī patīra aci, un pēkšņi viņš sāk smieties, asaras tek un līst. Un es sākumā arī kā jauna studenta nesaprotu, kas tur notiek, un tad es paskatos uz to dēlīti, viņš ir griezis čilī piparu un paberzējis acis. Bet viņš izsmējās 15 minūtes un teica, nu re, un tagad man ir skaidrāka redze. Nu re, apalam bija skaidrāka redze, bet man ir kolēģis, kuram ir skaidrais stāsts par Weidenbaumu un pasaku pētniekiem. Viņš tagad izvilks papīrus un tagad gatavojoties referāts uz 3 stundiem. Uzvilk žaketi, aplausi, zinātniekam. Jā, nu, principā manī pamodās novada pētnieks, kas ir diezgan rets gadījums. Es esmu diezgan daudz darbojies ar Pēteru Šmitu, un gan Pētera Šmita, gan Weidenbauma biogrāfijās ir tāds viens īsts teikums, ka viņi ir bijuši radinieki. Un nekur nav sīkāk atšifrēts kādi. Un tad es sāku Eglis rakstīt to Weidenbauma biogrāfiju, lasīt cauri un uzdūros tur vēl uz dažām interesantām lietām. Bet par to mazliet vēlāk. Neatradis Weidenbauma biogrāfijā, es sāku rakņāt cauri visu, kas man ir safotografēts Pētera Šmita biogrāfija. Pēters Šmits ir lielākais latviešu pasaku pētnieks, kuram ir šis 15 sējuma pasaku izdevums, ko daudzi no mums lieto pasaku stāstīšanai. Viņš ir dzimis 2 gadus vēlāk par Weidenbaumu. Viņš ir 1869. gada tieši Ziemassvētkos dzimis, un Weidenbaums ir 867. gada 3. oktobrī. Dzimtās mājas Pēterim Šmitam ir šeit visai netālu, un tie ir tādi lisēniešu peksis. Māja vienskaitlī, kā te diezgan daudz šinī apkārtnē, pa vidu, cik es saprotu, tas ir kaut kur uz to pusi, un purvs ir bijis pa vidu. Kad viņi ir sapazinušies, to es atradu vienā Pētera Šmita autobiogrāfijā. Tas jau ir bijis vēlāk. Šmits raksta. Tikai ģimnāzijā iepazinos ar Edvardu Weidenbaumu, lai gan viņš bija mans radinieks. Pēdējais bija vecāks par mani, drīz beidza ģimnāziju un aizgāju uz Tērbatu studēt. Tuvāk iedraudzējās ar viņu vēlāku, sāku sarakstīties un apmeklēt pa vasaras brīvdienām. Viņš ir viens no tiem, kurš tās vēstules saraksta ar Weidenbaumu tiešām ir saglabājusies. Bet, kā redzat, tās dzīves viņiem izvērtās krietni savādāk. Šmits dabūja izstudēt, aizgāja jau Vladivostokā, tad, kad Weidenbaums mira, Šmits jau studēja Maskavā filoloģiju. Bet 1901. gadā mājas vietas mēneša rakstā Pēterim Šmitam ir raksts par Eduardu Weidenbaumu uz 6 garām lapusēm, kur ir gan biogrāfiski fakti, gan arī viņš mēģina izskaidrot, kā nav tik pesimistiski tā Weidenbauma dzeja, kā tolaik bija pierasts uzskatīt. Un te ir daži citāti no rakstiem. Viņa raksta šī. Bērniem un nervoziem cilvēkiem viņa dziesmas bez šaubām būs kaitīgas, bet viņi arī to nelasīs. Mazliet tālāk. Un tomēr Weidenbaums nav iedzimts un negrozāms pesimists. Viņa dziesmas nepastāv visu no gļēviem vaidiem, bet satura enerģiju un jaunības sparu. Ja arī viņa tēlojumos biežāk redzam miroņus un dzirdam kapu zvanus nekā pie citiem dzejniekiem, tad tas nav viss vēl izmisums, bet, jeb tā sakot, kaislība pēc šausmām, bet gan drīzāk augstā prāta cīņa pret karsto sirdi. Tur viņš to racionālo, iracionālo visā te rakstā mēģina. Kā senie eģiptieši pie jautra dzīru galda turējuši arī miroņu galvas kausu, kas atgādinātu dzīves nopietnību,
Tā arī pie Veidenbauma pesimisms aizrādīja tik uz viņa pārāk augsto ideālu neiespējamību. Nu, laikam runādamies, viņš ir sapratis to Veidenbaumu, jā, mazliet vairāk. Bet par tiem radurakstiem arī muzejā. Neviens man šeit uzreiz nespēja paskaidrot, arī jārok tālāk. Tur ir, kur pētīt un rakt. Cik es saprotu caur kaut kādām precēšanām un ko, bet nu, arī tie pasaku veči ir saskārušies. Bet ar to mans tas stāsts vēl nebeidzas. Veidenbaums ir gājis Cēsīs te ģimnāzijā, un tā ir Birkenrū, vāciski tā ģimnāzija, es kaut ko neputroju. Un tur es pamanu tādu uzvārdu kā Böhm. Maks Böhm. Tur ir bijis Bēms tēvs, un vēlāk arī viņa ļoti labi izskolotājs. Protams, viņi visi vācieši, valtvācieši sūtīja savus dēlus mācīties uz Vāciju. Un tad tas Veidenbaums ir sākumā mācījies pie tā Böhma tēva, un vēlāk arī pie dēla. Tēvs liecību pasniedams Veidenbaumam pareģojis, ka zēns ar savu nopietno centību un lielām gara dāvanām vai no iegūšot zinātnieka slavu, vai sajukšot prātā. Tā Kārlis Egla 23. gadā raksta. Bet tad mazliet vēlāk, kad pauze tais mācībās, Veidenbaums nokļūst pie šī dēla Makša Böhma. Un tas uzvārds man nāca jau agrāk priekšā. Stāsts ir tāds, ka šis Maks Böhms 1911. gadā ir uztaisījis grāmatu, tūlīt bija precīzi, vārds sakot, latviešu joku stāsti un viņiem līdzīgi stāsti, kas ir pamatā no Lerka Puškaiša pasaku krājums, sadzīves pasakas, kā tagad teiktu. Un tas ir aizgājis pa Eiropu, pēc kā latviešu pasakas ir zināms. Vēlāk viņi kopā ar vienu lietuviešu profesoru ir uztaisījuši 1924. gadā latviešu-lietuviešu pasaku publicējumu, kas ir ļoti slavenā pasaules sērijā, kas iznāca gandrīz 100 gadus Meršendēra veltliteratūra. Bet ar to stāsts nebeidzas. Šis Maks Böhms dēls ir tulkojis Puškaiša pasakas. Viņš ir miris 1944. gadā kaut kur Vācijā, un pirms tam viņš ir pārdevis Marburgas galvenajam tolaik pasaku pētniecības arhīvam savu latviešu pasaku tulkojumu krājumu, kas ir ieraugs tam, lai visi Pētera Šmita šie 15 sējumi, tur ir trimdas šis otrais izdevums, tas ir garš sarežģīts stāsts, es pats biju Getingenē, tur studierēju. Vārds sakot, uz šī ierauga pamata ir tapis lielākais latviešu folkloras publicējums kādā no svešvalodām, kāds vispār pastāv. 15 sējumi, katrs sējums kāds 500 lapuses, ja? Un tur ir bijis šis Maks Böhms, kas kādreiz ir runājies ar Veidenbaumu. Un vēl ir viens vīrs, arī tolaik bijis ģimnāzijā pasniedzējs, kas gan neparādās Veidenbauma biogrāfijā, bet jau 1897. gadā tāds Bīnemans, kas arī ļoti labi izglītots vācu baltupietis, un viņš ir izdevis latviešu un lietuviešu, latviešu un igauņu, tas tolaik Livonijas, jā, teiku krājumu, kas arī ir ļoti labi aizgājis Eiropā. Tā kā, vārds sakot, Veidenbaumam ir bijusi tāda saskari ar pasaku večiem, bet, dzīve bija īsa un viss tā saskara nepaspēja izvērties. Tāds ir mans stāsts, skatoties no pasaku pētnieku sabiedrības puses. Paldies! Dziesma. Jā, Gunti, tu ļoti labi formulē to, kas šajā nākamajā dziesmā reiz zaļo jaunību, Kulako melodija, ir pateikts. Tas racionālais prāts iepratim karstajai sirdī, kolosāli, vienkārši un ģeniāli. Un Kulakovam ir dziesmas 7, tas nosaukums dziesmas, tāda krājuma 7,5 dziesmas. Un kāpēc pus? Tāpēc, ka dziesma, kurai nav aranžīs, nav īsta dziesma, viņa tikai pusdziesma. Tā kā, man jau visas ir pusdziesmas, tad neko nevar darīt. Bet tāpēc es jau neesmu Kulakovs. Bet šī dziesma tāda ir tā, ko viņš pats ir nostāvis par pusdziesmu. Tikai reiz zaļoja jaunību. Reiz zaļoja jaunību, cerības klauva.
svaigs. Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi, viss mira, kas agrāk bija dārgs, kas bija svēts. Nu dievīgie tēri, tik bāli, tik drūmi, un līdzis nekas nav, kas ticībā sēdz. Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi, viss mira, kas agrāk bija gaišs, kas bija svēts. Un dievīgie tēri, tik bāli, tik drūmi, un līdzis nekas nav, kas ticībā sēdz. Un tukšā liekot zinību slāpēm, un beidzoties visam, kas dažbīga svēts. Sirds pildījās nāvīgām asiju sāpēm, bet pagātne arī jau sāpes sēdz. Un tagad es nicinu pasaules lietas, jo redzu, ka viss tikai murgi un miegs. Pret laimi, pret nelaimi, krūtis ir cietas, man gluži vienalga, vai bēdas, vai prieks. Un tagad es nicinu pasaules lietas, jo redzu, ka visi tikai murgi un miegs. Pret laimi, pret nelaimi, krūtis ir cietas, man gluži vienalga, vai bēdas, vai prieks. Bet paliksim pie pirmā pānta. Reizājoja jaunība, cerības plaukā, tāda sirds bija karsta, tad gaišs bija laiks. Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka, un nākotne spoža, kā saulītes vaigs. Kā mums turēt to nākotni? Ko tu meklē? Nākotni. Hausma, kā būtu ar vienu stāstu? Nē. Miervaldi? Nē. Mamma, glāb! Mana mamma dzīvo pie nākotnes ciema, bet es kādreiz dzīvoju. Tas būs tik īsi, ka es nezinu, vai vajag iet. Tikai vajadzēja pateikt, jo tu meklēji nākotni, bet es kādreiz dzīvoju Vilcē, un ir tāds krustojumā Vilces kroks, kur kādreiz, man liekas, joprojām saimnieko Kaspars Gods, aktieris. Un viņam bija tēvs, vēl nesen bija. Un tad Jāņos pie manas klases audzinātājs, kur dzīvo krustojumam mazliet tālāk, ienāk iekšā kaut kāds sievu bars un prasa: Gods! Gods! Kur gods? Kur gods? Godu pazaudējis. Gods guļ grāvī. Nu, ko? Agita? Tu kaut ko tu vari gribētu izstāstīt, vai ne? Tev šodien tik daudz atbildību, bet tagad tu tā saulītē paskaties. Gods grāvī, nākotne priekšā, rītdien arī būs. Tā kā tas stāsts. Nu, šogad mēs runājam par cilvēku vārdu. Pagājušā gadā mēs runājam par cilvēku vārdiem un uzvārdiem. Un tā tas sagadījās, ka pagājušajā gadā es pilnīgi neviļus tiku pie sava pūra. Dažs labs jau ir dzirdējuši par to stāstu, īpaši jau mans kolēģis, kurām es tas stāstīju rītā vakarā šito brīdi. Manas mammas senči tika izsūtīti, neko jau viņi no tās Sibīrijas atpakaļ neatved. Pāris šatieru segas, kuras bija gana jau nokalpojušas un vēlāk iegūlās bišu stropos. Kā jau mēs zinām, vai ne?
no gultas, tad uz bitītēm, un pēc tam jau, kad viņas bija tik tiešām jau sairušas, tad arī ugunskurā. Lūk, es esmu Facebook grupā, kurā ir nevis vairāki, bet tur ir veseli kopieni cilvēki, kuri dalās ar saviem stāstiem par novadpētniecību. Tajā skaitā arī dzimtu pētnieki un tā tālāk. Vienā reizē no rīta agri, pirmais, ko tu pēc pamošanās dari, skaties Facebookā. Atveru vaļā un skatos ziņa. Redzu bildes, tur skaisti dvieļi safotografēti, tur tādas tekstīlijas. Man ir manas tantes pūrs, vai kādam nevajag. Manā dzimtā to nevienam nevajadzēs, bērnu nav. Atsakot, es labprāt kādam atdotu, lai ir pie vietas. Es tūlīt pat rakstu. Redzu, 20 minūtes atpakaļ ielikts posts. Es rakstu, es saku, es gribētu. Un rakstu viņam jau personīgi. Ko es tur iešu publiskā telpā, iztēloties, ka es esmu tāda alkatīga, gribu pūru. Un es viņam rakstu, ka man tāda pūra nav, un ka man no pa sieviešu līnija nekas tāds līdzi nav nācis, labprāt iegādātos. Pareizāk sakot, viņš nemaz naudu neprasa. Un es arī nemaz nesaku uzreiz, ka es gribu naudu maksāt. Sarunājām, bet es viņam saku viens noteikums. Dodiet man līdzi, vai ja nav kāda fotogrāfija tai sievai, kur tad ir taisījis to pūru. Viņš man apsolās, uzraksta arī tādu īsu biogrāfiju. Es tagad sūtu savu dēlu pēc tā pūra pakaļ, tas ir Rīgā, turpat tās blakus manam dēlam, kur viņš dzīvo, viens dzīvo Purciemā, otrs dzīvo Mežciemā. Viņi sarunā, satiekās, es gaidu, vedīs man tagad to pūru. Ienāk dēls, es domāju, atnesīs tam tādu paciņu. Viņš man atnesa lielu maisu, šitādu, kastē nevar iekrāmēt, smagu, drāna ir smaga. Noliek, viņš saka, kur tu tās drēbes liksi? Neko, es tik klusēju, saku, labi, viss kārtībā, es jau gan izdomāšu. Es tagad veru vaļā, ceļu laukā, viens, otrs, 6 krāšņi dvieļi ar monogrammām, ar izrakstītiem galiem, tamborētām endzetēm. 5,5 metru garš galdauts ar monogrammu vienā galā. Tāds, ka var uzlikt vienu lielu galdu un tu vari kāzās sēdēt vai, teiksim, dzimtas godos sēdēt pie nedalītas drānas, ja? Tad tur vēl ir pāris tādi galdauti, kuriem īsti es nesaprotu, kādā tehnikā viņi darināti. Tā es esmu dabūjusi to pūru, bet es redzu, ka viņš ir jāmazgā, lieku viņu veļas mašīnā. Viņš ir pietiekami stingrs, nav jāuztrauc, ka izirs, jo ir tādi dzelteni pleķīši, kā mēs zinām, ka daudumi glabā ilgi, paliek tādi mazi plankumiņi. Man jau saka, tā esot sēni, jābūt uzmanīgi, bet es viņus ielieku tagad izmērcēties un lieku veļas mašīnā. Ir izmazgājies, viss skaisti, man tajā vannas istabā viens pie otra karās tie dvieļi. Tā skaisti, es tā lieku, lai tās monogrammas tā smuki redz tā. Un man tā kā ekspozīcija, es vēl savām draudzenēm fotografēju un sūtu, es savai ģimenei sūtu uz Lietuvu. Man tāda sajūsma par to, kas te tā kā balta gulbi, tāds spārns tur uz tās radiatoru. Es apsēžos uz vannas malas un skatos uz to skaisto ainavu. Skatos, kāda burti tad ir virsū uz tiem dvieļiem. Tur burti A un L. Un tad es saprotu, ka es esmu dabūjusi. Protams, tā ziņa līdzi, kas ir atnākusi, ir biogrāfija, dzimtas mājas, tas ir Ipiķu pagasts, Apsītes. Un šajās mājās ir dzimusi Alvīne Lāns. 100 gadus atpakaļ, patiesībā 120 gadus atpakaļ viņa ir dzimusi, un pūram ir 100 gadu. Gatavojusies viņa ir iziet pie vīra, bet tā dzīvē sanācis, ka nav sastapus to savu cilvēku. 20. gados viņa ir ļoti emancipēta sieviete, viņa māca fotografēt, viņai pašai savs fotoaparāts. Un viņa, kā tajā laikā prot, viņa uzņem arī savus lauku mājas bildes, kuras man arī tiek atsūtītas. Ir dažas ļoti skaistas tādas bildītas ar īsajiem matiem. Jūs zināt šitos te 20. gados tās sakurītas tādas, ja? Un šādas te matiņi. Var redzēt, ka tāda laikmetīga, mums tagad tas vārds, moderna sieviete. Viņa ir diezgan laba izglītība,
Un viņi nonāk Rīgā un strādā pie bagātiem cilvēkiem par saimnieci. Gan taisa ēst, gan kopja māju, gan vada saimniecību. Un vienīgā nelaime, viņai nav sevišķi labas attiecības ar ģimeni. Tā kā vīru viņa nedabū, bērnu viņai nav. Tad tas viņas sarūpētais pūrs, kas visticamāk ir darināts tieši Rūjienas pusē. Tas ir daļēji ticis lietots, daļēji viņš ir nostāvējis. Un beigās viņš ir nonācis pie manis. Un tad, kad es biju uz Margitas mājām, Moras pagastā, tad es to pūru dabūju izveidināt. Tad es rādīju, jo viņai bija dvieļu stāsti, un tad gan es atkal visus varēju izlikt rindā, un tad nāca sievas un čamdīja un fotografēja, un ko tik viss tur nebrīnījās. Jā. Tāds lūk stāsts par vārdu un uzvārdu, par iniciāļiem, kuri sakrīt, beigās kā es tieku pat pie savu pūru. Un vēl viena lieta, man ir meitas, man ir 3 meitas un dēls. Visām 3 ir iniciāļi AL. Pat pēc precībām. 2 meitas no tām ir precējušās. Vienai ir uzvārds Lilienfelde un otrai Lešinska. Varu nodot tālāk. Zīdiņš ar 2 tortēm gāja, tagad viņi ar tādiem saviem dvielīšiem ies visur, citur pēc kāds. Vai tev par šito arī ir dzīves? Man būs tā kā noslēguma. Tev tā kā noslēguma. Es tagad pajautāšu, paskatīšos apkārt, vai ir kāds, kurš pilnīgi noteikti tagad jūt tā, ka viņam ir tas stāsts, viņš stāv, mēles galā un viņš nevar viņu noturēt pie sevis. Tu tiešām kaut ko gribi? Tu gribi stāstīt? Mārija nāk pašā. Nu tad Agrita piedod, šis ir tas gadījums, kad es teiktu, esmu samulsus pēc pilnas programmas. Samulsus, jā. Es šoferīts, jā. Es kundz vadāju uz tiem pasākumiem, kādreiz ieja iekšā atslēgus pirms griezdams, kā mans dzimtā kolhozs priekšējais darīja, kā šoferīts, jā. Un tad es ieraudzīju šitik smalku uzrakstu. Cilvēks, vieta un vārds. Un, es esmu tādā skolā mācījies, kur liek pievērst uzmanību vārdu nozīmē. Vai tie būtu cilvēku vārdi, vietu vārdi vai vārdu vārdi. Un tad es atcerējos no savas bērnības. Pats pirmais jocīgākais bija tāds, es esmu audzis tādā vietā, kurai bija laika nosaukums. Kolhozs saucās Oktobris. Un tad, kad mēs pirkām bileti no Smiltenes uz mājām, uz oktobris vajag. Uz novembri nevajag, ne, uz oktobri vajag. Un tad bija mums tur tādi guculīši sabraukuši toreiz, kas mežu strādāja, un viņi nevarēja izrunāt vārdu, viņiem bija autobus 6 un tā bija 7 arī. Tā kā, skaitļa vārdus mēs jau tā bijām iemācījušies, bet laika un vietu vārdu sajaukums un cilvēka vārdu un laika vārdu sajaukums turpinājās. Dzimtajā kolhozā bija tāds ienācējs no mēriem, Imantīts, viņam bija vārds, uzvārds Spransmanīts, un viņš bija viens no kolhoza dibinātājiem no tās puses, bet bija izsūtīts no turienes ārā jau. Sanākuši sapulcēt cilvēki, un jādibina kolhozs. Kā nosauksim? Kaut ko sarkanu, kaut ko par partiju. Sarkanais mēris. Nē, Imantiņ, šitā nevar, šitā krāsā, šito neiet kopā. Un tad tas Imantiņš pārcēlās uz to kolhozu, kas bija tajā mēnesī oktobrī. Ja? Un Imantiņš bija pie vietas, tātad laika vietā oktobrī, viņš bija Miltu šķūņa priekšnieks. Tur vēdēja iekšā bija graudus visus, un tur bija maltuve sava, un taisīja lobbarībai, un cilvēki arī kādreiz dabūja paņemt. Nebija kā Kolhozā, kur visi zaga. Kolhozā nezaga. Kolhozā tie paņēma, jo viņi jau bija biedri visi, jā, biedri. Un tad Imantīts vienā reizē bija iegājis pie viņa priekšsēdētājs, un bija pamanījis, ka Imants kaut kā ir
kaut kā tad, kad maišeļus vairākus salīdz tur savai tam īža blakus vāģī, ja. Nu, Imanti, ko tā vedīs? Nā, uz priekšu tur, nu. Atkal redz, ne. Uz vietu, ne, uz priekšu, nu, tāda kā kustībā, ja. Nu, jā. Bet varbūt, ka lietas ne uz priekšu, bet lietas atpakaļ. Tas tāds asprātīgs, tas priekšējās bija. Viljamsons, viņš māc viņam bija. Viņš saka, lietas atpakaļ, uz priekšu nevajag lietas atpakaļ. Bet par šito lietu, nu, tagad ies uz lauku brigādi. Tagad 2 nedēļas lauku brigādē. Tas Imants apvainojās. Viņš aiziet pāri pa ceļu uz Bodi, pie Valējstāns, tur nopērk kortēlīti, turpat tajā šķūnī vienu izdzer, pēc tam aiziet pēc otra, pēc trešā, un darba diena beidzās. Viņš ņem šito lāpstu skatu un iet pa centrālo nākotni, tas ir Oktobra ielu, aiziet līdz Viljamsona mājai un tur ganās viņa govs. Un viņš ar to mietu, kad dotā vienreiz, otrais, trešoreiz tā govī, ar govs tā metāla saitē, viņš skrien par riņķi šausmās, ja. Un iet kaimiņš blakus un saka, ko tu man dari, kāpēc tu sit Evalda govi? Viņš mani atlaida no šķūņa un liekas tagad ravēt. Kāpēc tu lopiņam sit? No tās pašas familijas viņam ir Viljamsons govs. Tā kā redziet, dzīvniekam ir vārds, vietai ir vārds. Vārda vietai reizēm ir milzīga nozīme. Ir tīpaši, ja tu dzīvo tādā vietā, kurā nosaukumā ir laiks iekšā. Tāds man stāsts. Jā. Tagad gan tas beigu akords, ja? Lai rūpes un skumjas nozūd, prieks valda pār pasauli plašu, lai bēdāties miesas, kad drūd. Prieks valda pār pasauli plašu, lai bēdāties miesas, kad drūd. Kad krūmus rotāt sāk ziedi, kad kāzas rādības svin, tad paliec par bērnu un dziedi, un skaistākos vainagus pīn. Tad paliec par bērnu un dziedi, un skaistākos vainagus pīn. Dažs gadiem uz priekšu mēdz zīmēt, viņš rūpes redz citu neko. Tas laimīgs, kas tagad spēj mīlēt, un nākotne nepievilst to. Tas laimīgs, kas tagad spēj mīlēt, un nākotne nepievilst to. Pa laukiem jau ziedonis dvāšu, lai rūpes un skumjas nozūd. Prieks valda pār pasauli plašu, laiks bēdāties miesas, kad trūd. Prieks valda pār pasauli plašu, laiks bēdāties miesas, kad trūd. Tā bija Agrita. Viņai ļoti labi sanāca. Nu, vai vēl kādam ir kāds stāsts aizķēries, ko nevar viņu... Es varētu iziet uz drīkst. Nu, nākat šur. Drusku, pusotru minūti. Labi. Tas ir pats labākais. Tā teikt, labākie stāsts nāk tad, kad ir ārpus rāmi. Mans vārds ir Māris. Es viņu tulko, kā man pašam patīk. Tas ir miers. Miers, jo es pats esmu mierīgs, nosvērts. Un pēdējos šitos gados, kur agrāk es dzīvoju, kā man gāja, kur es gāju un ar ko es gāju, tas bija nemiers. Bet tagad es satieku cilvēkus, kā arī satieku savu sieviņu, saticīrā. Un tie ved, sevišķi arī man dzen pa visu to Latviju, pa visu Kurzem, pa visu kaut kurienes. Ir, lai sastapt mierīgs, šitāds pozitīvs cilvēciņas, kā jūs, smaidīgs, visu to. Uzvārdi jau tas ir, ja iet runa arī pa uzvārdu, ir burmeisters ir, un es arī to paši izdomāju burvis, burviem, un dzīvo kā burvis.
un uzbur pats, ko vēlies. Var uzburt ārējai kaut ko, var uzburt vēl kādam kaut ko, vēl kādam kaut ko. To prieku, to labumu, to smaidu ir ar jokiem, anekdotiem tā tālāk. Ir vecatēva stāsts. Te nu iet, ir ciemā, ir tirzniecība plats, tāds liels, milzīgs tirzniecība plats, un kurš ko nu tirgo, tur mājas, gaļi, sviestu, un tā tālāk, kāds zivs ir, cits arī mēd tirgo. Ir viens iebās baltmais kukli padusē iet, gar to žīdu medus mucu, un tā kā netīšām izmet. Kungs, man pēdējais kuklis iekrīt tavā darbas mucā. Žīds saka, nē, tā nav darba, tas ir medus. Medus! Ritīgi izvelk ārā un iet tālāk. Tad viens stāstiņš. Man bija salasījušies 3 stāstiņi, bet uz vecumu tā atmiņa bišķi maz drusiņi klibo. Tas 2-3 stāstiņas tāds piemirsās, ir skumīgi. Bet tas nekās, dzīve iet uz priekšu. Un viņš paldies, ka uzklausīja. Es neatceros šito te Edgars Liepiņš, ko dziedāja par to veidu. Vārdi pēc Veidenbauma, vai tas tā bija, ja? Mūzika Raimons Kāls pietaisīs vārdi. Vārdi pēc Veidenbauma un ar caurspīdīgu piesitienu cienījumu maestro te jau baigi labi nograbināja. Un, man ļoti patīk tas zvans ir no jauna lejams, lejums izdodās, lauki, mieži un draugi. Es domāju, kad mums ir izdevušies tie draugi, tie tiešām viņi ir zelta vērtībā, visi ir. Paldies, ka jūs tādi esat. Un... Viss notiek. Es kādu brīdi apakaļ dzīvoju Baldonē, tur bijušais kolhozs priekšsēdis, viņam bija gadi 80 ar mazu kapēciņu. Mēs kaut kā tā baigi sadraudzējāmies īsā brīdī, tur pie viņiem bija bites, un mēs pa bišu lietām, un tad pie kortelītes un tā. Un tad mūsu komanda tajā gadā spēcīgi uzvarēja hokejā francūžus un Francijas komandu, un viņš satikāmies pagalmā, viņš saka, es par to vienīgo franču golu arī ierāvu, vai ne? Es saku, kāpēc tad tu par to franču golu? Un tad viņš stāstīja, ka viņš bija Valdemārs Bunkšs, un viņa tā dzimta ir nākusi kaut kur tur no, nevis Elija, bet vēl uz, kur Nīgrande un ezeres pusi, ja. Un viņš teica, man vienmēr aizdomīgi likās, ka tā kā vecā mamma bija dusmīga uz to veco tēvu, ka viņa vienmēr uzkliedz, ko tu ar te tāds kā no ratpakaļ, Napoleonam no ratpakaļas izkrits, ja? Un viņš beigās bija interesējies, izrādās, ka tiešām viņš tā arī ir. Viņš ir bijis ievainots, viņa vecvectēvs ir bijis ievainots Napoleona armijas karavīrs, un tādā vietā tur bija Lietuvā tajā brīdī, tā teritorija, tur viņš ir ārstējies, palīdz apprecējies, un tagad tā teritorija Latvijas pusē, un viņam tas uzvārds ir bijis Bunkšē kādreiz. Tagad viņš ir Bunkšs, vai ne? Ja, tas arī bija varens stāstītājs. Tur bija starp citāds interesants stāsts. Viņš bija no tā kolhoza veiksmīgi, tur pamanījās arī padomu laikos ceļot ar visādi kompartiju atbalstiem pa visu pasauli, un viņiem vienreiz bijis paredzēti kā bija Ekvatora, ka pārbrauc tie svētki, Neptūna svētki, jā, Neptūna svētki, un viņi tur gribējuši taisīt tās maskas un ko, un zinājuši, ka uz tā kuģi tā pārtika švaka, un viņi gribējuši ņemt savas tās desas līdzi, viņam kā tur kolhoza aiziet uz desu cehu un paprast, cik vajag.
bet nav ļauts līdzi ņemt. Un viņi pat cik taisījās Neptūna svētkiem to krepapīru. Viņi tais krepapīru ruļos satinuši tās desas iekšā. Un tie robežsargi muitnieki tur prasījuši. Viņš teica, es teicu, eta krepapīra. Viņš zinājis, kā sauc neko. Un interesanti, ka es to pašu stāstu dzirdēju pēc tam pilnīgi no citas puses, no cita cilvēka, kas ar to pašu kuģi kaut kādās 60. gados bija braucis, vai ne? Te bija vēl interesanti, kaut kur kažoks tika pieminēts, un man tā uzreiz tā atmiņā uzaus. Dziļā zemgalas pusē, aiz auces vēl labu gabalu, maz gabaliņu no Leišmalas. Man draugs tur, viņam lieli lauki, un viņš mednieks, un es aizbraucu pie viņa ciemos, un viņš rāda man viņam saldētavā tās meža gaļas, un reku, te man ir stirnas, un te man ir cūkas, un viņš tagad attais vienu to saldētavu, un mēs skatāmies, nu tā kā sievas kažoka kaut kas apsakts ir, ne? Un šis skatās, šis liek to pirkstu, bet tā vila paliek uz tā pirksta, jā? Beigās skatās, šķēpselis sadedzis saldētāji. Un tā vīrs izskatās tā kā kažoks un tādu pelēku vilnu. Mēs tagad tos gabalus ņemam nost, nu tie pirmie neko, tie ieies vilkiem, jā. Tā otrā kārta, tā ir suņiem, vai ne? Viņš saka, trešā kārta, tā ir pašā labumā, to tagad var ēst, jā. Jā, jo viņi sieva parasti mēdz teikt par medību gaļu, viņi atved, mēs pēc viņi teiks, vajag no saldētavas pārlikt parastā leduskapī. Mēs saksim, bet kad viņi būs gatavi, viņi pastāstīs. Kad tu no rīta samiegojas kafijas krūzi, taisīs vaļā leduskapu, tad ir īstā diena, tad ir gatavs. Ja? Tā bija tieši gatava. Bet nu, viņam tie gabali tādi, ka tas vidus vēl ir sasals un viņi pārskaldīt īsti nebija vai laika, viņam tur bija daudz ķēps. Nu, viņš man tādu gabalu iedod, vai ne? Es tagad ar to gabalu padusē aizbraucu mājās, un sieva man godīgi izraksta no mājas grāmatas ar visu man gaļas gabalu. Saldētavā mums tik daudz vietas nav, katla tik liela arī nav, tu domā, ko tu zini. Es aizbraucu pie draugu, vai ne? Kurš šobrīd ir ministrs. Un toreiz viņam bija jābrauc no rīta uz Briseli. Un mēs tagad pie viņa istabā noliekam, tie naži visi, nu neņem, nu tad vidū ir sasal uz gaļu, nu viņš neņem, jā. Mēs tagad iziesim koridorī un ar kaut kādu, es neatceros, un uzliksim, aizgriezuši visu riņķī, noliksim ķieģeli un uz tā ķieģeļu metīsim, varbūt, ka viņi pārlūst, jā. Mēs metam, es saku, man liekas, ātrāk tev sabruks treptālu. To trako metienu tā gaļa par to ķieģeli atsitās, tie mazie gabalī skrien pret sienām, tur viņi pielīpši, kaimiņiem skaķi no rīta noskrāpēs. Tak. Visu to ļembast izdzirdot, iznāk kaimiņiem, saka, kas te notiek, mēs saka, mums vajag dabūt uz pusēm. Viņi saka, var tā kā uz 3 daļām, es tā zāģīt atnesīju. Viņi atnes zāģīt, nu tas kaut kāds štrota malkas zāģis, viņiem tie zobiņi ātri ir pilni, neko mēs nepārzāģējam vienalga, bet to trepu telpu mēs gribam saglabāt. Tad mēs gājām tur lejā tajā, nu, pie mazdārziņiem, un tur kaut kādu veču blakā tur sēž pie grila un kortelītes, un mēs to gaļas gabalu mētājām tur vēl ilgi. Un te runājot par to prieku, tad bija viena no maniem histēriskākajiem smiekliem, ka tad brīdī es centos vizualizēt, vai tie cilvēki Briselē to cilvēku uzvalkā un šlipsē spēj iztēloties, ka viņš šodien mētā kaut kur pa pagalmu pret ķieģeli gaļas gabalu ar cerību dabūt uz pusēm. Un visā aina ar to dāmu un to zāģīt un tiem kaimiņiem tur ar pudeli un griliņu blakām. Vai ne? Tā kā mums tā pasauli, it kā tas glaunums un tas vienkāršums mums te ir tik daudz tuvu kopā viss, ja? Man viena veca tāda tantiņa būtu izdomājusi sarīvēt to gaļu. Sanāk kotlets. Man to gaļu, ja sarīvēt, ideāli. Ja nevar uzspēt neko, bet ātri vajag, lielu rīvī un uz priekšu. Lūk, Initai ar kaut kas ir tādā? Man ir tieši tāds pats stāsts. Jā. Ar to pašu ķieģeli? Ar to pašu gaļas gabalu? Bija viens tāds zemgales stāstnieku festivāls, kurā es gandrīz nepiedalījos, jo tad bija nomirusi mana vecāmāma. Un
tad es to uzzināju, un tad drīz pēc tam bija bērs, bet es tai visā rīkošanā nemaz nepiedalījos. Bet bija tāda lieta, ka radu starpā bija liela rīvēšanās. Vai vajag izvadītāju, vai vajag tādu runātāju tanti, vai vajag mācītāju. Jo man vecāmam bija pārliecināta, ka visi mācītāji ir pagrabā grūžami, un vispār ar baznīcu nav ko krāmēties. Bet viena radiniece savukārt pilnīgi citās domās, un viņa teica, ka Gundaga esot tā izteikusies, ka ar mācītāju tā lieta ir īsāka. Viņš zina savu programmu, norunā, nekādas ceremonijas, nekādas asaras, un visi iet mājās. Un iztulkojas to par labu, ka jābūt izvadīšanai ar kārtīgu mācītāju. Un es aizbraucu uz tām bērēm, kā tāda ņēmēja un patērētāja, jo viss ir nokārtots. Mamma manu vietu jau ir samaksājusi pie galda. Bet es domāju, interesanti, kā būs, tur tā spriedze ir jūtama. Mēs stāvam kapličā, spēlē čimči drilku, un visi tādi nopietni un nobēdājušies, bet vecāmām nodzīvoja labu, garu, kārtīgu dzīvi. Es jūtos citādāk, bet spriedzi jūtu abās pusēs. Es stāvu un gaidu, kāds interesanti būs tas mācītājs. Es redzu, ka viņš piekārto paltraku, un tad es beidzot tā laižu acis uz augšu un skatos, vārds ir mainīts. Tas taču Andrītis! Es ar viņu gandrīz buļļupē noslīgu. Mēs toreiz ar vēl vienu draugu, kuru pirmo reizi es redzēju, Andrīts, tas vēl viens, un mēs mums bija laiva ar caurumu un nebija spaiņa. Un vēl tiem večiem vajadzēja uzpīpēt un nebija uguns. Vajadzēja pārbraukt pāri, un tas mums tiešām maksāja slapju nakti. Un nākamreiz es Andrīti satiku citā pilsētā, kur viņa sieva žēlojās. Humpalu bodēs vīriešiem nekādas izvēles nav. Andrītim patīk krāsainas drēbes, bet viņa izmēram nav tādu, mums grūti nopirkt. Un tad, kad es laidu to skatu, pa mācītāju to svārku uz augšu, man liekas, ka es apakšā redzēju koši zaļas bikses. Un tā runa un tā ceremonija bija brīnišķīga. Paldies! Sveika! Nejauši ir Facebookā redzēju tiešraidi no Kalāčiem. Mani interesēja tas šoferīša stāsts, jo tas imantīts, par kuru tu viņš stāstīja, visticamāk ir mans brālēns. Gribētu sakontaktēties ar šo stāstnieku, jo man pašai ir dikti maz, kas zināms par viņu. Kāds viņam būs vārds? Ir piekrišana. Man arī ir radu raksti. Var kaut ko par radu rakstu? Šitai vietā jau būtu jāstāsta par to melēnu uzvārdu. Bet mēs neesam saskaņojuši versijas, tāpēc es nevaru tagad stāstīt. Jo, raugi, es esmu tā sieviete, kur nav bijusi gan emancipēta un bez domāšanas ir mainījusi uzvārdu. Un mans dzimtas uzvārds ir saistīts ar putniem. Un šoreiz gan man ir rozes ausīs, bet parasti es mēdzu ielikt putnus, lai visiem skaidrs, ka es esmu ar putniem. Jā, jo tad vienmēr cilvēkiem ir skaidrs, tie, kas ir ar putniem, tiem ir spārni, vieglums, brīvība. Kāpēc vispār ir ar putniem? Jā, bet tas putns nebija jau vienkārši putns. Viņš bija kraups. Un tas stāsts par to, kā dzimta ir tikusi pie uzvārda, ir tāds, ka visiem apkārtnē ir bijuši tādi pašausti pelēki tie svārki. Bet šitam, kā bijis, kā nē, viņš ne tikai ar putniem, bet viņam tā aita bijusi mella.
Un līdz ar to viņam ir bijuši meli, svārki. Un līdz ar to viņš ir ticis pie uzvārda Krauklis. Bet jūs pamanījāt, tad, kad Māris stāstīja stāstu, viņam bija daudz diminutīvu, jo tie vidzemnieki viņi tā dara. Viņiem tur ir Mārīts un Bērnīns un Meitīna un visādi citādi. Un līdz ar to tas mans stāsts ir par to, ka tās mājas, ko es esmu mantojusi no tā vecā tēva, kuram tas uzvārds bija tieši tāds, nekad nav sauktas mājas vārdā, un mēs ar Māri sastrīdējāmies par to. Viņš teica, nu kā, parasti normāli cilvēku sauc, nu tas Paliepju Jānis vai tas Kalnamuižas Pēteris, ja? Es saku, zini, piedod, bet mūsu mājas, kurām ir ļoti skaists vārds Leizemnieki, nekad neviens nav pazinis pēc šādu vārdu, jo viņas vienmēr ir bijušas Kraukliešu mājas. Un mājvārds tur nav bijis svarīgs, bet svarīgs ir bijis vecais tēvs, kurš ir bijis absolūti fantastisks vīrietis, skolotājs, bet pie visu citu, tā teikt, ņēmis, tajā brīdī, kad aizgājis pensijā, uzcēlis milzīgu māju, savai dzimtai stādījis kokus tā, ka vēl pēc vairākām paaudzēm viņi visi ir vietās. Tie, kas nav vietās, tie ir vai nu manis neizraut, vai manis iestādīt. Un viņš ir bijis tik spēcīgs, ka viņš ir iedevis mājai vārdu. Tas ir mans stāsts. Atcerējos par uzvārdu, ir gan publiskots tas stāsts kādreiz, bet jā, man arī ar jums abiem līdzīgi. Bet kā tur bija tā francūzim tas uzvārds? Bams, ja? Nē, Bams, nē. Kāds bija uzvārds? Viņš tagad Bunkšs, bet Bunkšē viņš ir bijis. Bunkšē. Nu jā, francūz. Mans uzvārds ir Salmiņa. Kādas ir manas ģeogrāfiskās iespējas? Kults. Kas? Kults. Nu jā, nu. Visiem latviešiem ir pilnīgi skaidrs, ka tur, nu, kas tur var būt, nu, Salmiņa, Kults, Salmi, Mīgs, Pakaiši, un tā tālāk. Salmais. Salmon lasīts. Nu, jā, tādas versijas vēl nebija, bet tādā portālā, ko sauc LinkedIn, vienu brīdi man uzrakstā vīrietis no Itālijas ar uzvārdu tādu pašu kā man, Salmina, un saka, ka viņš ir pievērsies dzimtas pētniecībai nopietni, viņš ir nolīdzis izmeklētāju, un viņš ir pamanījis ļoti interesants tāds ģeogrāfiskas sakarības, ka salmiņu koncentrācijas ir divas visā pasaulē. Viena ir Latvija, un otra ir Austrijas, Itālijas un Šveices robeža, tur, kur ir Ticino, tas apgabals. Arī tur ļoti bieži cilvēkiem ir uzvārds Salmiņa, un dažām meitenēm ir arī vārdi Salmina. Un tad viņš man stāsta, ka jā, nu, mūsu neatceros vairs precīzi, bet laikam no itāļu valodas tas nozīmēs dieva māte, svētā, šķīstā meitene. Un tad viņš saka, ko jums tas latviešu valodā nozīmē? Un tad man nācās stāstīt visu to, ko jūs te jau pastāstījāt. Jo varēja ļaut fantāzijai vaļu. Nu jā, nu, ka dieva māte uz salmiem un tā tas nonāca Latvijā. Dieva dēls dzima Kūtiņā. Jā, tā kā kaut kādas sakarības tur ir tālūk ar manu uzvārdu stāstu, bet nu kā tā īstā izcelsme, to es nezinu. Man arī ir uzvārda stāsts. Es esmu poriete. Jā, un kā jums šķiet, no kāda tas ir cēlies? No pora. Tas ir šaujampulvers. Mani senči esot dzīvojuši mežā un gatavojuši šaujampulveri. Braucis cauri Krievu kungs un teicis poruh. Un viss ciems nosaukts par poruhiem, kas pārvērties par poriešiem. Un tas ciems tā pie aizkraukums puses ir bijis. Tā kā šaujampulveris. Jā, tur rodam. Mums tas ir poras. Es gribēju īsu komentāru no pavisam pasaules otras puses, ka cik mums tā īstenībā tā atmiņa visiem ir īsa attiecībā uz dzimtām. Un Turs Heyerdals, ka pirmo reizi ieradās Lieldienas salās, viņam bija skaidrs, ka tie cilvēki tur nav tā kā radušies ne no kā, viņiem bija jāatbrauc kādreiz, vai ne?
Un viņš prasīja, cik jūs te ilgi un kā. Un tur jebkurš 12-gadīgs puišelis saka, kā? Mans vecpaps puku, un viņa vecpaps tuku. Nosauc visas 12 paudzes vienā mierā, bez visām rakstībām, grāmatām un Facebookiem. Pietauloja savu plostu pie šitā akmens. Un to viņš izdarīja, gadus viņi nezina, bet tas 12 paudzes atpakaļ, tur viņš atbrauca, un tad nosauc visu tos savus vectēvus 12 paudzes, un te es esmu tagad. Un kas par atmiņu viņiem ir? Kā es tiku pie uzvārda? Tev arī uzvārds, jā? Jā. Mani sauc Ināra Salava. Tagad. Biju Grīnberga Zaļais kalns. Beidzu institūtu, mani atsūta uz Ventspili strādāt. Un tur ir skolotājs Aivars Salavs, kurš jau viņa mamma Liepājā ar mani pirmo iepazinās. Kā skatījos albumus, tur bija 2 puiši. Uz to tu neskaties, šis ar hūti, tas vēl brīvs, dabonams. Labi, es atbraucu, jā. Darbs ir, dzīvoklis nav. Iešu uz muzikas skolas neklātieni meklēt Aivaru Salavu, jo mamma teica, ka viņai tas dēls tur strādā. Varbūt viņš palīdzēs man taču, kur dzīvot. Neviens neliekas nezinu. Labi. Aizeju, iepazīstos, jau nekas. Mani uzņem tagad muzikas skolā, neklātieni augstskolu beigusi, man viss ir, bet tā pajokam. Un uzņem tai komisijā, un mans vīrs, un vēl daži lieli priekšnieki un tā. Un tagad, ko nodzirdāsim? Kaķīts mans, melns ar baltām ķepiņām, saka ņau, šodien man vairs spēļu nav. Un te, varbūt vēl kādu dziesmi. Jā, es vēl maku. Ciku, caku, šuju, lelejaku, vizuļotu, kruzuļotu, ciku, cakam izsakotu. Vai pietiks, Tagad saka, Repku un Andris diriģents tāds ļoti nopietnis cilvēks. Vai tā kādu tautas dziesmu mākat uzrunāt, taču es cilvēks. Es saku, jā, piemēram, putvēņi, vaideni, to jau visi zina. Norauju to pirmo pantu, jā. Tā es pamazām tiku tai skolā nekas. Un pie Aivara man bija stundas un tā, un runāja māte, tu tā meitene, ko man mamma iesaka un tā. Labi, un mēs tagad precēsimies. Tu kaut ko izlaidi. Paiet gads, jā, pēc, gadu, ejot par to muzikas skolas neklātienu un tā. Un, precēsimies labi. Bet vasarās viņš vienmēr brauca bākā pionieru nometnēs akordeonu spēlēt, jo vajag vienmēr dančus un dejas un ko tik tur nevajag. Ventspilī mēs neprecēsimies Gulbenē, manā dzimtā pilsētā. Mamma ir tur un tētis ir un tā. Jāizsūta mana pasīra projām taču uz Gulbeni. Bet tajā laikā taču bija nolikums,
ka robežsargi neļauj bez caurlaidēm ierasties jūras malas tajā teritorijā. Un Aivars saka, es aizsūtīšu, dabūšu izziņu, bet arī nedod, jo mana pasa ir Gulbenē, aizsūtam laicīgi. Labi. Aizbrauksim ļoti agri, tie robežsargi jau nebūs. Iekšā tikam Miķeļbākas pionieru nometnē, nedēļu smuki vasarā padzīvojam. Tagad izsaukums, ka nav bērndārza, kas aizvieto vai Ināra, tu nebrauksi, palīdzi pasrādāt tās dienas. Labi, tagad visi domā, kā es tikšu atpakaļ, jo, ja noķers robežsargi, tad mani savāc uzreiz. Čekā, kur? Es jau nezinu. Labi, tas viens maizes vedējs saka tā, Zahaģi v jašķek, vai lielajā kastē, kur maizi ved un produktus, lai es tur iesēžos, bet lai nekustos, un ja mašīnu viņam apstādina, tad, lai es nekustos un neliekos nezini. Un tagad braucam, jā, 3 tādi jauni miliči apstādina. Es sēžu klusu tai kastē, ne vārda. Viņš prasa šoferim, ir kāds jums vēl liekas, ņietu. Bet padomā, tā kaste ir šādi nolikta, ja? Un tagad tas viens makans uzkāpis uz tās riepas un ceļ to vāku šādi uz augšu, ja? Viņš, ja es neko nedarītu, tas vāks taču arī liels, viņam priekšā un tā. Bet es cilvēks, audzināts, padomju garā, likumīgs un godīgs. Es lēnām tā pieceļu. Un tas saka, ģēvuška! Es tagad nesaprotu, ko tagad darīt. Zahaģi, vihaģi iz jašķika, vihaģi. Es cilvēks izrāpjos. Es saku, ja хочу жениться. У меня нету никакого документа. Сейчас tagad izsauc mani ārā. Un tagad saka, tā, šķās paidjam, bet man no skolas, ko dzīvoja Gulbenē, mamma, tētis un vecā mamma un visa sabiedrība bija, ka meitene nedrīkst netikla palikt. Es domāju, ārprāts tagad tie 3 mani, kur aizvedīs, ko? Neprecētu vēl. Tas man visvairāk pārbiedēja. Un es tik šausmīgi sāku raudēt, laikam no nerviem vai uztraukuma. Не плачь, tik nesēdi vairs tai jašķikā. Sēdi pie šoferī paieklā. Slavu tebe, Gospodi, es projam. Labi. Apprecējušies esam, tagad jāmaina pasi. Aiznesu pasi uz milicijas daļu, kā jau visiem cilvēkiem bija paložena. Tagad tā rakstītāja, kā viņu darbvede, prasa tā. Я не понимаю, как
jūsu tēva vārdu uzrakstīt. Es esmu Ināra Grīnberga Maigoņa meita, ja? Nu, ja domāju, tā, es neko, es ar sasopsu, kā krievs, kā viņš nezina rakstīt, kas. Tak, Ināra Salava Maukonovna. Es teicu, ужас, какая Мауковна, я же Майгоновна. Ar šito vārdu saistībā. Tu vēl gribi stāstīt? Viens stāsts ir. Šeit izskanēja tāds viens vārds, kuru parasti tā kā no publiskā telpā arī, var arī nelietot, bet, tāds vārds figurē tajā stāstā. Šis atgadījums bija Eglainas muižā, Moras pagastā. Tur Eglainas muižā bijuši 3 šuvējas. Visas 3 savā starpā bijuši diezgan naidīgas un konkurējušas. Un kā bijis, kā ne, tā kā tā viena dzīvojas otrā stāvā, skatās tā pirmā stāva šuvēja iet pa celiņu. Tā no augšas sauc to vārdu. Viņa gana dusmīga, kādā vārdā tiek saukta un iesūdz cara laika tiesā. Notiek tiesa. Kā jūs tā varējāt saukt otru šuvēju? Bet viņa saka, kā tad tā? Es taču viņu nesaucu. Es saucu savu sunīti. Kāpēc viņa atsaucās? Bet nekādi joki. Tiesa piesprieda maksāt 5 rubļus par to, ka suns nosaukts nepiedienīgā vārdā. Var vēl? Šitais atsauca 2 gadījumus, viens iz folklors, viens iz dzīves. Iz folklors bija, kad čigāns strādājis pie saimnieka un kaut ko tur nesadalījuši, sastrīdējušies, un čigāns niknumā pasaka, vispār tu var iepūst pakaļā. Saimnieks viņu apsūdz, un tagad tas tiesnesis prasa, vai tu tā teici? Vārdi jau tādi bija. Bet prasība nebija obligāta, varēja nepūst. Bet iz dzīves bija tos garām iešana. Žurnālisti Iveta Galēji stāstīja, iet Rīgā pa ielu, sastatnes, krāsotāji, pila krāsa viņai uz mēteļa. Viņi skatās būvdarbus, veic tādu un tādu firma. Viņi zvana augšā, tā un tā būs jums jāmaksā par ķīmisko tīrīšanu. Man netēlēja appilnēja krāsu, un tas būvdarbs, kas tur uz to telefonu atbildes, ļoti atvainojās Zolīdi, un saka, mēs visi samaksāsim, mēs zinām, ka tāda lieta bija, ka tas spains apgāzās, un varbūt, ka jūs pat neesat vienīgā, bet mēs visi nokārtosim, viss labi. Viņi saka, jā, jūs tur skatāties uzmanīgāk, vai ne? Šitā te cilvēks iet un tā baltā krāsa, paga, baltā krāsa, būsīs apgāz zaļo spaini. Tā baltā, tā ir cita firma. Agita, man liekas, tu saki tos nobeigumu vārdus, jo tomēr tas maiss ir vaļā. Mēs gribam aicināt mūsu saimniekus, lūdzu. Man liekas, šis vakars mums ir izdevies. Ir vieta tik skaista. Ir ēna, ir putni čivini. Tepat vienā brīdī žubīti sāk dziedāt skaļāk par izpildītāju mākslinieku. Bet
te mums ir sveiciens no mūsu atbalstītājiem. Valmiera mūža jau tik pieminēta, man liekas. Un tur vēl arī Vaidavas keramikai ir šis tas kas saka, iekrits maisiņā. Bet es ļoti priecājos, ka jūs mūs pieņēmāt, un es ceru, ka mēs varētu arī atkārtot. Ne jau tikai festivāla ietvaros, bet arī kaut kā savādāk, jo šeit, man liekas, šī vieta pilnīgi prasās pēc stāstiem. Un paldies jums! Daudz apstākļu, daudz stāstu no citiem cilvēkiem. Jā, paldies! Jūs patiešām šeit ļoti iedarējāties un ārkārtīgi jauks vakars un jauka kompānija. Un īstenībā Veidenbaums ir tas, par kuru vēl joprojām stāsta stāstus. Vēl joprojām dzied dziesmas, kas patiesībā nav Veidenbauma dziesmas. Arī Edgars Liepiņš tur savu artavu ir pielicis, pasakot vārdi pēc Veidenbauma, kas patiesībā nav Veidenbaums. Tā kā ar Veidenbaumu ir ļoti interesanti, vēl joprojām meklējot un rosinot, bet par jūsu stāstiem arī tik daudz atmiņas attausta no savas dzīves, bet pateicībā par šo jauko vakaru es gribētu arī jūsu stāstniekiem tādu nelielu dāvaniņu, bet es droši vien došu vienam, jo šeit ir Veidenbauma rokraksts, un lai jums būtu tos stāstus, kur pierakstīt, jums tiek dāvināts burtnīciņas, kuras tad ir aprakstītas ar Veidenbauma roku. Es nezinu, tā kā man lielāks ar Agitu, ja, tad Agita zinās, kam ko dot un kam ko dalīt. Lūdzu, paldies jums! Jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmām viļņojas gaiss, gaišs zaļums ats kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais, gaišs zaļums ats kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais, un saule tik mīļi, tik spoži, pie skaidrā zilumā mirdz, un lapotie meži tik koši, un līksmi pukš cilvēkam sirds. Lapoti meži tik koši, un līksmi pukš cilvēkam sirds.